Dziļās ielpas. Nu, čau. Dziļās ielpas, neliels satraukums. Uztraukums par to, vai visas tehniskā puse būs pareiza un tā, kā mēs gribētu. Jā. Bet vispār, čau. Nu, čau, Čau, Laura. Lelde. Čau, Laura. Lelde un Laura. Vispār mums diezgan saskanīgi tie vārdi arī. Jā. Darīt kopā kaut ko arī šādā veidā. Mēs esam šeit mūsu jaunajā podkāstā Svārstības. Sveiciens visiem. Jā. Un podkāsts mums abām ir jau bijis. Kaut kā nosacīti esam to darījušas, bet šis mums ir tāds jauns un kopīgs projekts, negribētos tā teikt, kaut kāds dzīves notikums, līdz kuram esam nonākušas. Jā, kur abām divām bija sajūta, ka vajag. Jo man īstenībā ļoti patika, ka mēs vienkārši satikāmies, parunājāmies, un tu man vaicāji, es nezinu, vai vaicāju, vai teicu, ka tev ir bišķīt sajūta, ka gribās podkāstu, bet negribās vienai. Jā. Un tāds, man arī par ko? Jā. Un abām sakrita temati. Nu, un tad jau, zin kā, kas viegli nāk, tas labi nāk, un te ir svārstības. Jā, un man tiešām kaut kādā brīdī ļoti sāka pietrūkt podkāstu veidošana, jo to es atceros ar vislabākajām atmiņām un iespējām iepazīties ar cilvēkiem un izzināt vairāk tās tēmas, kas pašai dzīvē ir aktuālas. Un, ja kādreiz tas bija vienai, tad šobrīd bija tāda sajūta, ka gribās kaut kāda superforša kompānija, ar ko vienmēr, pat ja būsim divatā, būs par ko parunāt. Un tāds mērķis katru nedēļu tomēr to salikt kaut kā kopā savā galvā. Jā, un man šķiet, ka svārstības mums arī abām divām atnāca gan ar svārstībām savā dzīvē, gan ar tādu, negribas tā skaļi teikt, bet tādu kā sajūtu, ka gribās ar to arī padalīties, jo vismaz manā burbulī neviens nav pilnīgā mierā. Visiem ir kaut kāda veida svārstības. Kā tu pati tulko sev svārstības? Jā, mēs, tad, kad mēs nonācām līdz tai domai, ka mēs varētu kopā taisīt podkāstu, tad, protams, uzreiz bija jādomā arī par to nosaukumu un kā un kas, bija dažādi varianti. Un tās svārstības atnāca kā tāds, kad tu redzi to vārdu un saproti, šis tiešām ir par mums, jo tas ir tāds viens vārds, bet tam ir tik daudz tās apakšnozīmes, jo svārstības ir pulss, svārstības ir pārmaiņas, svārstības ir augšā lejā un dažādos tempos. Un man liekas, tas, kas arī mums ir kopīgs, ir tās dzīves pārmaiņas, kas nāk caur ups and downs. Un, protams, arī sportiņā tas pulsiņš un tās svārstības, jo mums ir vēl šis tas kopīgs. Tā ir, mēs abi skrienam. Jā, bet par to, kad jau mēs vēl pagūsim parunāt, šis noteikti nebūs podkāsts tikai par skriešanu. Nē. Nenobīstaties. Jā, tas, kā man gribētos teikt, ka šis ir podkāsts par sajūtu, ko nevar ignorēt. Jā, tas tiešām ir podkāsts par sajūtu, ko nevar ignorēt. Jo man liekas, ka mēs abas arī esam cilvēki, kurām ir grūti dzīvot tādā sajūtā, ka tu jūti, ka pats kaut kas nav līdz galam. Es nedzīvoju tā, kā es gribētu. Un tu kaut kādā brīdī saproti, ka kaut kas ir jāmaina. Jo mēs nemākam to sajūtu ignorēt. Tā ir. Un ir varbūt cilvēki, un arī mēs esam dzīvojuši kaut kādu laiku noteikti tādos periodos, kad mēs ignorējam to sajūtu, bet dienas beigās tieši šajā brīdī vismaz esam nonākuši līdz tam, ka mēs to vairs nevaram darīt. Un tad ir tā misijas apziņa, ka tu redzi apkārt cilvēkus, kuri tā kā visu laiku dzīvo tādā nekomfortablā sajūtā savā ikdienas dzīvē un nespēja saņemties tām pārmaiņām. Mēs noteikti neesam kaut kādi life coach paraugi, kuri tagad iedvesmos, kā mainīt savu dzīvi. Bet varbūt kādu nedaudz vairāk ieklausīties sevī. Jā, es arī domāju, ka mēs daudz iesim caur savu pieredzi. Tas ir tieši tā arī jāuztver kā mūsu subjektīvā pieredze, nevis kaut kāda universāla patiesība. Bet vispār tas, kā mēs plānojam strukturēt šo podkāstu, ir tā, ka mēs runāsim savā starpā, tur būs tā pieredzes dalīšanās. Mēs noteikti arī pieaicināsim kādu speciālistu par kādu tēmu, jo mēs jau par visu nevaram parunāt, un tad jāsauc kāds
palīgos, ja es viņu tādu vārdu nav. Un mēs noteikti arī pasauksim citus, lai viņi padalās ar savu pieredzi. Jā. Kas bija tās svārstības viņu dzīvē, kas bija tā sajūta, ko viņi nevar ignorēt, un kā viņi tai ļāvās, un kur tad viņi ar to ir nonākuši. Jā, mums jau ir tāds diezgan garš saraksts ar cilvēkiem, kurus mēs vēlamies uzrunāt, un tad, kad mēs par to domājām, tad, man liekas, tā sajūta, kas caurvijās, bija cilvēki, kuri cenšas dzīvot maksimāli autentiski sev un savām vērtībām, vismaz tā no malas šķiet. Jo mēs jau nezinām, protams, tad varbūt uzaicināsim viņus aprunāties, kā tad īsti ir. Jā. Un tā noteikti ir tā sajūta arī, kas vieno mūs. Un kurā brīdī tas jautājums noteikti arī caurvīsies daudzām tēmām cauri, kurā brīdī mēs tad uzņemamies sajūtu par to, kā mēs šajā dzīvē jūtamies. Un, jo es nezinu, kā tev, bet mēs noteikti parunāsim par to, kādā dzīves posmā mēs vispār paši esam šobrīd. Bet jā, man varbūt kaut kādas pārmaiņas tīri profesionālā dzīvē ir tādas svaigākas, bet es zinu, ka tu arī tam esi gājusi cauri. Un ļoti, ļoti negribās būt tam cilvēkam, kurš visu laiku sūdzās vai ir neapmierināts ar to, kā ir, bet neko nedara, lai tas mainītos. Un tagad ir, teiksim, man ir tāda sajūta īstenībā, ka gads ir tikai vēl sācies, bet tūlīt jau aprīlis, jā. Teiksim, 3 mēneši jau pagājuši, bet ir sajūta, ka šogad varbūt tomēr ir jābūt tam gadam, kad ir kaut kādas pārmaiņas. Jo, zin kā, nereti tagad pierasts varbūt to neglorificēt, kad jauns gads, jaunais un tas un mainīsies, to apņemšos. Un arī pēdējos gadus ir sanācis tā dzīvot ar tādu, pieticīguma sajūtu. Es nezinu, šoreiz bija tāds, kāpēc varbūt vajag kaut ko saņemties, kaut ko apņemties un kaut ko mainīt. Jā. Es aizrunājos, man liekas, jau par ko mēs runājām. Mēs stāstījām, par ko būs podkāsts, un īstenībā mēs jau ļoti dabīgi arī nonācām tajā, par ko ir podkāsts, jo tā arī mēs to pirmo epizodi esam ieplānojuši strukturēt, ka mēs padalāmies ar savu pieredzi un caur sevi par kas to, mēs vispār esam. Jo, čau, mēs tā esam. Kādam, kas mums nepazīst vai pazīst vienu no mums, tagad mēs būsim kopā. Un šī noteikti ir tāda intro epizode, negaidiet jau kaut kādas lielos padomus un mācības. Vispār jau negaidiet. Bet mēs noteikti būsim divatā, ik pa laikam ar kādu 3. vai varbūt arī pat 4. Varbūt kādreiz aizbrauksim kaut kur vispār citur. Es domāju, to, lai zina. Jūs tā kā nevarat neko paredzēt. Jā. Un vēl mēs abas ļoti gribētu reizi mēnesī apkopot tādu, kā mēs to varētu vispār nosaukt? Kā bonus epizodi. Bonus epizodi, jā. Katra mēneša beigās mēs gribētu padalīties vairāk ar to, ar savām kaut kādām kultūras pieredzēm, vai grāmatām, vai filmām. Vai piedzīvojumiem. Jā, piedzīvojumiem. Būtībā visu kaut ko, ko mēs esam izbaudījuši, izdzīvojuši, izgaršojušas, izlaidušas caur sevi. Jā, un tas ir arī nedaudz varbūt tā egoistiski, jo man patīk tomēr to apkopot, ko tu esi izlasījis, izdarījis. Iefiksēt to visu un arī saprast, vai tas tev līdz galam patika, vai tu varētu to ieteikt citiem cilvēkiem. Un gada beigās arī vienmēr tie gada apskati un viss. Tas ir, liekas, pa mūsu tēma. Jā, un arī tiem, kas klausās, ja mēs viņiem šķietam sakarīgas, tad šis patiešām var būt kā kaut kāds filtrs, jo man pašai ir nenormāli grūti šajā ar visu, ko pilnajā laikā saprast, kam vispār tad veltīt to savu resursu. Kas ir tās lasīšanas vērts, biļetes vērts vai, nezinu, laika vērts, vai ne? Tāpēc varbūt mēs pat kādam varam palīdzēt. Un arī tas, ka ir tik daudz dažādu to platformu, un tad vienmēr tu vai es domāju, kur es varētu par šo te filmu, man tik ļoti viņa patīk, kur es par viņu ierakstīšu atsauksmi. Instagramā, nezinu, Threads, Twitter, tas viss ir kā kurā tajā vietā, tad es teiktu, šī būs tā stabilā vieta, kur pat, ja mēs kaut kur citur ierakstīsim kaut ko vai dalīsimies, tad šeit mēs tā saprātīgi to savilksim kopā. Tieši tā, apkopojuma formā. Tā kā reiz mēnesī var gaidīt arī bonus epizodi. Jā, aprīļa beigās pirmie jābūt. Ko?
par mūsu. Arī ar sevi, ja? Jā, mēs varētu iepazīstināt ar sevi. Un galu galā, kā mēs te tādā darba dienas vidū esam nokļuvuši zeltainā divānā, kā tas tā nākas, ka nesēžam kādā birojā un neesam aizņemts ar kaut ko citu. Jā, Lelde, es zinu, ka tu neesi tādā klasiskā biroja darbiņā kādu laiku. Kāds ir tavs stāsts īsumā? Un, man tāda sajūta, ka es nedaudz špikoju no tevis dzīvi. jo es tagad tā iedomājos, ir vairākas lietas. Pirmām kārtām skriešana. Tu jau tā kā skrien vairāk. Un šogad es to arī paņemšu klāt. Ļoti labi, vides maiņa. Arī nedaudz nošpikoju. Vispār tas kalnu ritenis arī man mājās ir. Vienmēr sakot, sanāca. Senāk, bet abas pavalkamies uz vienām lietām un nevelti mēs arī kopā sēžam. Jā. Man šķiet, kā tu nonāci līdz šim zeltainajam divānam? Jā, šis mans mājas. Jā. Sveicināt manās mājās. Es esmu, Lelde. Man nenormāli nepatīk vispār. Tā kā viena lieta par tevi, kas tu esi? Mamma, stratēģi, tā kā tas viens. Šis ir šo es ļoti sajūtu. Tas ir, laikam, temats atsevišķai sarunai. Man vienmēr ir ļoti grūti identificēties ar vienu vārdu, jo man liekas, ka es neesmu viena kaut kāda kastīte, bet, ja mēs pieskaramies tai profesionālai un tai lielākai svārstībai, kas man bijusi pēdējā laikā, zīmola stratēģi, strādājusi 12 gadus nozarē, aģentūrās, pēdējie 3 gadi vienā aģentūrā, un tad tas viss tā ļoti klasiski, stereotipiski ar izdegšanu beidzās, un pārgāju freelance formātā pagājušā gada jūlijā, un kopš tā brīža man viens mērķis nekur nebūt štatā. Pagaidām es pie tā turos. Drīz jau būs gads? Drīz būs gads, jā. Drīz vēl viens gada laiks. jā. Un tad... Bet man ir pārliecība, ka tā var dzīvot. Jā. Vai tev pirms tam dzīvē arī ir bijuši tādi freelance posmi, pirms tādiem klasiskāku biroju? Man ir bijis viens žurnālistikas freelance posms, bet es biju super jauna. Tāds uzreiz pēc studijām ap to laiku, tāpēc es to tā baigi neskaitu, jo mums sanāk visu laiku lekt pa priekšu, jo man ir 37 gadi, man ir bērns, man ir ģimene, un tad kaut kur aiziet uz kaut ko nezināmu, nestabilu, un tas nav nemaz tik viegli, un mani tur patiešām bišķīt iebiedēja izdegšana. Un tas man bija tāds nolikt pie vietas. Jā, man bija tādā pilnīgi stereotipiskajā ceļā, un ar visu stacionāru un visu, un ja pati nesaproti, tad lūdzu, vai ne? Bet padalies par sevi. Jā, redz, es laikam apstājos pirms tās izdegšanas laicīgi. Jā. Paldies par piemēru, kā nevajag darīt. Bet, es kaut kā ļoti sajūtu, kādu laiku strādāju gan biroja darbā no 9 līdz 6, gan vadu meistarklases vakaros un brīvdienās, gan mēģinu atrast laiku sev un bērniem un saviem hobijiem. Un kaut kādu laiku es tā močīju, teiksim, gandrīz 4 gadus. Un šajā brīdī tiešām tuvojoties tam jaunajam gadam, lai cik tas klišejiski nebūtu, es sapratu, kad es šo mainīšu, vai es šādi gribu dzīvot, tiešām visu laiku būt pārgurusi. Un man tas signāls bija, ka jebkas, kas man dzīvē sagādā prieku, tiek uztverts jau tā kā pienākums. Teiksim, tie paši skriešanas treniņi, ja? Kad tu redzi to dienu, ka tev vajadzētu, jo tev patīk to ļoti darīt, tev patīk. Vai tev patīk satikt savus draugus, vai tev patīk pavadīt laiku ar saviem bērniem. Bet, tu saproti, ka tu to uztver kā nenormālāko slogu, lai gan tā nevajadzētu būt, jo tas man viss sagādā prieku. Likās, ka ir kaut kā baigi negodīgi dzīvot tikai tai darba dzīvei. Un plus, protams, man laikam palīdzēja tas pieņemt lēmumu, aiziet no biroja laika darba. Man ir jau bijusi tāda pieredze, ka es īstenībā šie pēdējie 4 gadi man bija pēc ilgākas pauzes vispār tāda atgriešanās birojā. Jo pirms tam es biju
freelance režīmā ar maziem bērniem un kaut kā to visu apvienoju. Un kaut kad tikai sanāk, pēc studiju laika man bija tāds klasiskāks biroja laika darbs, ko es jau biju aizmirsus, kā tas ir. Un, jā, tagad es tajā biju iesēdusies, bet es pilnīgi noteikti sapratu, ka es negribu tā pavadīt vairs savu dzīvi. Un jā, tagad es esmu, teiksim tādā posmā, ko varētu teikt recovering office worker, vai es nezinu, kā mēs to varētu nosaukt, ka tagad ir, teiksim, pirmās nedēļas, kad man nav tas biroja darbiņš, man ir citi darbiņi, un tas režīms ir pamainījies, un nav vairs jāiet no rīta obligāti katru dienu uz vienu to pašu vietu. Dažreiz atsēdēt, teiksim, godīgi. Un, jā, es saprotu, ka ir kaut kādi mehānismi, kas iekšā vēl ir palikuši, no kuriem tikai tā lēnām muskuļu atmiņa. Jā, lēnām atties, jo tas iekšējais stresiņš, ka tev ir jāstreso. Jā. Tā kā es tev visu laiku atgādinu, ka paga. Tev ir pamainījusies ikdiena, tev nav vairs jāstreso par to. Bet jā, tas noteikti paies kaut kāds laiks, un par to gan jau arī mēs te vēl dziļāk parunāsim par visām tām pārmaiņām. Un galvenokārt arī, kā es nodefinēju to sev, es tiešām gribu uzņemties atbildību par savu labsajūtu. Jā. Un, protams, attiecīgi par bērniem un par pārējo visu. Un es tiešām gribu uzņemties atbildību. Es negribu iesaisties tajā dzīves ritmā, kas varbūt kādam šķiet pareizāks. Lai gan, liekas, mūsdienās ir tik daudz dažādu dzīvesveidu piemēri. Vai ne? Tieši tā. Mēs vairs neesam tajā laikā, kad tev ir jāiziet kaut kāds konkrēts scenārijs par darbu 30 gadus vienā darba vietā. Neviens medaļas nedod. Jā. Un arī nevajadzētu. Un ir ļoti mainījies tas formāts, kā mēs dzīvojam. Un kā mums var veidoties ienākumi, kā mums var veidoties, attiecības un dienas grafiku. Tā kā viss ir pamainījies un nav viena pareiza, nepareiza. Noteikti. Un tas, ko tu minēji arī par to vienu profesiju vai sevi, savu, ko piekabināt sev nosaukumu. Jā, savu nosaukumu. Bet tas īstenībā vienmēr ir bijis tāds konfliktējošs jautājums man, kad man prasa vai īpaši kaut kādā, preses publikācijā. Jā. Kas tu esi? Man nav profesijas. Es nezinu, multimāksliniece. Vai ne? Jo tā kā, jo šis vienmēr man lūdzu neprasiet, jo, kas? Es nezinu. Ir kaut kāds nosaukums tam. Tu dari to, kas tev patīk. Vai ne? Un ar to arī kaut kā nopelni. Un īstenībā tas ir riktīgi traki, jo pirms man arī, es te pati tā kā nosaucu sevi par stratēģi, un tad es domāju, bet es vēl rakstu žurnāliem, es visu kaut ko daru, un kādos brīžos man dažreiz ir tā sajūta, ka man arī, kad man tā kā tev prasa, kas tu esi, ka man gribas atbildēt kaut ko, pilnīgi, piemēram, nepatīk būt pieaugušai. Vienkārši kaut ko pilnīgi nesaistīt, jo to īsti, vismaz latviešu valodā, tam vārda nav. Es atbildētu šo jautājumu, kas vai kāda tu esi, es atbildētu, es mīlu būt kustībā un radīt. Jā. Kaut ko radīt, un tas nenozīmē obligāti tur satura veidotāja, kā ko iedomājamies tagad tādā mūsdienu kontekstā. Jā. Bet radīt jaunas lietas, radīt ēdienu, arī, vai radīt ne? Podcastu. Tieši tā. Un kaut kas tāds, bet tā kustība arī ļoti svarīga. Un īstenībā mīlestība pret kustību, tas noteikti arī mūs vieno. Absolūti. Jā, un tas arī ir tas, kāpēc tas biroja laiks, darba laiks paliek ierobežojošs, jo tu saproti, ka ir ļoti grūti, tomēr var iespiest kustību. Tas ir darīts. Jā, tas ir darīts un visādi. Bet jā, tas ir tāds, protams, izaicinošāk. Un kaut kā tiešām ļoti gribās veltīt laiku tām lietām no sirds, ko tev patīk darīt. Un es klausu savai intuīcijai un ceru, ka tā man neliks vilties kārtējo reizi, jo man neliek vilties. Ar tā es to domāju, nevis, ka liek vienmēr vilties. Bet es vienmēr ļoti, ļoti cenšos ieklausīties
sevi un saprast, un katru dienu atbildēt sev uz jautājumu. Kas ir tas, ko tu dari no tiešām patiesi tīras intereses un bez kaut kāda apkārtējo spiediena to darīt? Labi, varbūt tas izklausās šausmīgi romantiski, jo, protams, ir lietas, kas ir jādara. Bet tā ilgtermiņā, es domāju, tādas lielās lietas. Jā. Kas ir tas, ko tu dari, jo tev tiešām tas rūp un tu to vēlies darīt? Un, jā, uz šo jautājumu es atbildēju sev daudz pēdējos mēnešus, pēdējā gada laikā, un es sapratu, ka jā, ir kaut kas jāmaina. Un tiešām kaut vai tā kā ar plāksteri, ar kaut kādu backup plānu, protams, bet ar tādu visu. Jā, un izmet to man arī iemācīja tas biroja darbs, jo nav jau tā, ka viss bija slikti. ir daudz arī mācības gūtas pa šo laiku, pieņemt kaut kādus lēmumus ātrāk. Lai gan, jā, briest tas viss kaut kā tevī iekšā lēnām, bet negaidīt to perfekto brīdi un vienkārši, ja ir kaut kas jādara, teiksim, tāda darbiņā, tev ir jādara. Ņem, piezvanī vai uzrakstī vai ko, vienkārši ir deadlines un viss. Un šajā gadījumā pašam ir jāiemācās uzlikt sev tāds kaut kāds deadlines visā tajā, ko tu dari. Un ja es gribu justies labi, tad varbūt tagad, nevis vēl pēc gada. Jā. Manuprāt, tas ļoti labi iet kopā ar to, ko tu teici par to atbildību. Jo tā jau ir tā atbildība īstenībā pašam pret sevi. Es uzņemos atbildību par to, ka tās manas dienas būs tādas, kā es viņas gribu pavadīt. Jā. Un vispārīgi, ja es varu padalīties arī uzreiz tādas sajūtas, ir tik līdz es savā galvā to lēmumu pieņēmu, ka es iešu prom no darba birojā. Es vienkārši man tā kā akmens nokrita no sirds un tāds smaguma sajūta atbrīvojos. Pat zinot, ka man vēl jānostrādā tur mēnesis un tā. Bet es pilnīgi, man bērns prasīja, mamma, kāpēc tu esi tik priecīga? Un tad tu saproti, laikam lēmums ir bijis kaut cik pareizs. Jā. Un kas tevi atturēja no tā lēmuma pieņemšanas? Godīgi nekas jau. Tā kā dienas beigās kaut kāds iedomāts domas, jo es tiešām vispār tādā biroja pasaulē nokļuvu vismaz pavisam nejauši. Un es domāju arī sākotnēji, ka es vienkārši pamēģināšu atgriezties tādā darba laikā, tādā strukturētākā daudz var būt. Un tajā laikā tev bija diezgan maz bērni, vai ne? Jā, viens, es jau vairs neatceros, viens vēl bija bērndārzā katrā ziņā. Un kaut kā es tur aizsēdējos, un tad es vienkārši sapratu, ko es te vēl daru. Jo tas nebija mans plāns. Tā kā bet es saku, ir labumi, ir sliktumi, un dienas beigās varbūt tieši šis bija īstais brīdis, varbūt tieši tāpēc mēs tagad esam. Jā, viss saliekās tā, kā tam vajag. Man šķiet, ka tas arī ir tas, kā parādās tās svārstības, jo tas nav tā kā, nezinu, tur uzrāviens, atspēriens vai ne, kaut kas tāds viens, kas ir un kas aiziet. Un tās sajūtas, viņas nāk un viņas tev kaut kur iekustina, un tas varbūt nenotiek uzreiz, un tas nav tāds skaidrs, vienkārši tikai augšupejošs ceļš, bet tas ir tāds process, un lielā mērā tas ir process arī ar sevi, un protams, ka mēs tagad runājam ļoti emocionāli, un tas viss ir tā kā, tas viss tā arī ir, bet skaidrs, ka tam vienmēr ir praktiskā puse. Tam vienmēr ir atbildība pret citiem, tam vienmēr ir finanses, tur ir tik daudz ļoti, ļoti praktiskas, garlaicīgas lietas, kas arī šajos lēmumos nāk klāt, un kas vispār nav mazsvarīgas, un kas to visu padara tik ļoti sarežģītu. Vai tas varētu būt tas, kas tevi atturēja ātrāk varbūt pieņemt to lēmumu? Vai tev vienkārši būtiski viss no lielā mērā tas kaut kādā ziņā arī tas, ka man tā profesija ir pietiekami specifiska, un man bija bailes, kur es palikšu, un ko es vispār ar sevi iesākšu. Un redz, man kā tas stāsts varbūt kaut kādā ziņā nedaudz citādāks, jo es uz to profesiju, kurā es biju un kurā es izdegu, es ļoti apzināti gāju. Man likās, ka, ja es tur būšu,
tas ir labākais, kas ar mani var notikt. Man bija tā sajūta, ka, ja es būšu stratēģi Magicā, tā kā best life ever, un es tur nokļuvu, un es nokļuvu arī par nodaļas vadītāju, un tad es nokļuvu stacionārā. Jā. Un, super klišejs, kas stāsta par to, ka nevienmēr tas, ko mēs esam izdomājuši, vai īstenībā, es pat nezinu arī kādu, varbūt spiedienu no kaut kādām pusēm man tajās domās nolika, un tad tu kaut kādā brīdī attopies, ka īstenībā no vienas puses tev pat nav bijis īsti laiks pareflektēt, kā tu īsti par to visu jūties, jo tu visu laiku esi tajā ritenī arī, ko tu minēji, vai ne? Jā. Tev ir darbs, tev ir ģimene, tev ir draugi, tev ir kaut kāda hobija, un tu tā skrien, ka tu pat īsti neapstājies, nepadomā. Tev nav laika. Jā, nav laika, vienkārši mauc, močī. Saprast, kā tu jūties vispār. Bez variantiem, jā. Kādas te beigās apcerēšanas. Jā, un tad man tā apcerēšana patiešām atnāca piespiedu kārtā. Jā. Un īstenībā labi, ka atnāca, un tas man patiešām ļāva pārdomāt un īstenībā kaut kādā ziņā atgriezties pie sevis. Jā. Un saprast, kas ir tas, kas tieši man ir svarīgi, nevis visam citam, kas man ir apkārt. Un, man tās lietas aizgāja šķērē. Un tad atkal, tā bija mana atbildība tajā brīdī aiziet no darba, tādu, kā viņš bija tajā brīdī, un domāt citus variantus, kā es varu doties tālāk. Kas bija tas laiks, kad tev sanāca tomēr saprast, kā tu gribētu dzīvot tālāk? Vai tas bija tas laiks stacionārā vai pēc tādiem? Jā, tā pavisam reāli tas bija laiks stacionārā, jo tas sākums bija, arī pēc tam klausoties citu pieredzes, pilnīgi klasika, bet ir aptuveni pirms gada, tas bija aprīlis pirms gada, pienāk pirmdiena, un es vienkārši fiziski nevaru aiziet uz darbu. Tā, ka man fiziski kaut kas nav. Un, protams, tur ģimenes ārsts, viss tur pētam, kas notiek. Un, ir tā izdegšana. Un man pašai bija tāds, ka, ko? Tā kā, es taču varu visu tiek galā. Taču neievēs, es taču neesmu mīkstā. Un tad man bija kaut kāds laiks, ka man bija jāgaida rindā uz stacionāru, kas ir normāls process. Tur jau es tā kā bišķīt iebremzēju un padomāju. Un tad, kad tas, kas notiek stacionārā, uz ko viņi arī specializējas un kas ir tā lieta, tur ir dažādi veidi terapeiti, un tad viņi tev baksta. Tā kā viņi rokas tevī iekšā gan individuālās sesijās, gan grupu sesijās. Un tur gan mūzikas terapija, kustību terapija, drāmas terapija, mākslas terapija, man liekas, visas iespējamās terapijas, kur no visām pusēm tu tam ej cauri un kur profesionāli cilvēki izvelk no tevis to, ko īstenībā vajag izvilkt. Un, jo tu tam pats vairāk ļaujies, jo tu vairāk no tā iegūsti. Un īstenībā, stulbi skan, bet tas bija tik labs laiks dzīvē, jo tas bija mēnesis, ko es varēju veltīt sev. Tas bija mēnesis? Tas bija mēnesis, jā. Tas ir gan ilgi, jā. Tas ir patiešām ilgi, jo arī, ir iet uz terapijām. Un tur tu aizēji stundu pa vidu visam tam skrējienam. Tur tu kaut ko tā kā uzplēsi, kaut ko iekustini, bet tu esi uzreiz atpakaļ tajā ierastajā ikdienā. Tas ir uzreiz tā daudz lēnāk. Un tas ir pilnīgi cits, nevis tev ir tā kā dienā tur gūtas 4 dažādas terapijas, un pēc tam tev ir laiks. Tur, diena beidzās ap 1, 2, un tad tev tur izlaiž ārā. Tu vari gulēt mājās, kas arī bija ļoti labi. Un es braucu ar riteni, un tad vienmēr man tas brauciens atpakaļ ar riteni bija bišķīt garāks, un dažreiz tu nopiņājies, dažreiz, nezinu, viss pa vidu, vai ne, bet tu saproti, ka tev ir tā diena attiet, un tev rītdien arī būs, ka tu to vari turpināt. Un, baigi svētīgs process tādiem kā es, kuri sev ir iestāstījuši, ka nekas jau viņus neķer, un viņiem, nezinu, viņi ir tur, kur viņiem vajag būt, un kur tur sasniegumu, un vēl nezinu kas, un statusi, un pagās tas viss ir, kā jau. Ir tiešām tas mēnesis izklausās tāds svētīgs pasākums, jo tiešām tas, ko tu minēji, pat ja ir terapija un viss tas ir tā kā ieskriet uz stundiņu, tas tālāk turpinās. Tas pats. Jā. Tur mazāk laika reflektēt ir pēc tam, kas tur tajā terapijā ir bijis. Un,
Jā, es šobrīd arī atsāku terapiju, gan ne stacionārā, bet tādu klasisko. Jā. Bet par laimi tagad tas vairs nav starp skrējieniem. Un tagad būs laiks, tikko burtiski tas viss tāds svaigs, bet arī tiešām reflektēt pēc tam, jo prasās tā stundiņa vēl pēc tam vismaz ar sevi, lai tu saprastu vispār, lai tas būtu jēgpilni galu galā dienas beigās. Par to mēs varbūt parunāsim vēl kādā epizodē citā. Bet man pat bija tāds saraksts, ko es izveidoju, lietas, ko es visu laiku atlieku. Tiešām ikdienišķas lietas, ko es darīšu tad, kad es aiziešu no darba. Un tagad lēnām es to daru. Varbūt tev arī ir kaut kādi piemēri. Jo es varbūt tagad neminēšu visas, bet ir piemēram tās pusdienas bērniem, tas ir viens, palīdzēt ar mājas darbiem, jau laicīgi, nevis vakarā, kad es atvalkos no darba un aizēju paskriet, nodušojos un ir jau 9 vakarā. Jā. Vai ne? Tas, par to es jau lepojos, ka to jau izdodas. Un otrkārt mājā kaut kāds, ieskrūvēt rokturus. Tu pielikt bildi pie sienas. Jā. Tas ir visas tās lietas, ko ikdienā vispār aizmirsti. Vai pat, ja tev ir notos pierakstīts, šodien jāizbrauc tur uz būvniecības veikalu, nopirkt jauns rokturis, pieņemsim. Jo man burtiski šī problēma mājās bija. Tas ir reāls piemērs. Saprotu, viss ir kaut kāds atskrūvējies. Es esmu vienīgais cilvēks, kas to mājās dara. Un vēl pēc darba braukt kaut kur un pirkt un tas viss tāds Tad bija tas saraksts, tagad es lēnām. Cauri, jā. Un tad vēl būs drēbīts jāšķiro un klasika. Un vēl viena lietiņa arī draugu satikšana. Jā. Visi draugi, kurus tā kā satiekamies un tās tikšanās tiek pārcelts. Tad saprotu, ir jau gads pagājis. To pie tā piestrādāt arī gribas. Jā. Ir riktīgi forši, ka to var darīt. Un ar visu šo es pati tā klausos mūsos, un es saprotu, ka izklausās, ka mēs esam aizgājuši no darba, lai nestrādātu. Vai tā ir? Vai ne? Jā, negribas tiešām romantizēt šo pasākumu. Jo, protams, ir realitāte, kurā tev ir jāmaksā par visu, ko tu dzīvē dari. Bet mēs jau turpinām strādāt. Mēs turpinām strādāt, un man patīk strādāt. Man īstenībā patīk arī tad, kad ir grūti. Man patīk izaicinājumi, man patīk palauzīt smadzeni, man patīk iesaistīties projektos, man patīk pamēģināt kaut ko jaunu. Un es nekādā veidā arī negribu glorificēt freelance dzīvi, jo tas ir absolūts hauss. Tas ir pilnīgs hauss, bet man ir tā sajūta, ka tas ir mans hauss, un varbūt man tur ir ilūzija par kontroli, un arī to es saprotu. Bet emocionālā līmenī tā ilūzija man personīgi ļoti palīdz, un man ļoti palīdz tā sajūta, ka man nav jābūt visu laiku pieejamai visiem. Un tā kā, ka tagad tu esi tas, kurš ir pieejams, jo tev ir kaut kāda veida līgums vai whatever, vai ne, jeb kāda veida saistības. Un es tāpat, es šādi arī, es kaut kad domāju par to, kā man kaut kādās stundās, tā kā, ja es paskatītos stundām, vai man ir tur 40 stundu darba nedēļa un tā. Un īstenībā sanāk aptuveni tas pats, bet tā atšķirība ir tāda, ka es īstenībā nenormāli pielāgojos laikapstākļiem. Tad, kad es varu, kad man tur nav salikta mītiņa vai kaut kāda tur deadline, ir saulains, es izēju paskriet. Līst lietus sestdienas rītā, es paņemu to kompas, pastrādāju. Un tas ir tas, kas man nenormāli palīdz. Tā ir nenormālā brīvības sajūta tiešām. Arī tiešām pielāgoties pats sev dienas beigās vai laikapstākļiem. Un, man arī ir bijis tas sākums, kad es tikko aizgāju no darba. Šķita tā kā, būs tāds brīvi viss, bet īstenībā jau nē. Man jau bija salikti darbi, kas ir saplānoti. Labi, ka tā, jo, protams, ka ir jāstrādā, nevar vienkārši tagad sākt un čilot, un tad tāds, vispār no kura gala lai sāk. Bet man arī patīk man patīk liela slodze, ja man viņa ir, un ja es viņu pati esmu ieplānojis, jo, teiksim, tagad bija jau pagājis skolēnu brīvlaiks, kad man bija daudz nodarbības bērniem jāvada teju katru dienu, un tās ir ļoti intensīvas dienas.
tur visu saplānot, sapirkt, stiepju, tā kā ēzelītes, daudz maisus, tāds tiešām arī fizisks darbs. Fiziski, emocionāli arī. Mentāli, un vēl visus bērniņus nomenedžēt, un par viņu emocionālā labsajūtu atbildēt. Bet man ļoti tas patīk, un es to izbaudu, un es izbaudu to nogurumu pēc tam. Un es zinu, kas jau labākais, ka man nākamā nedēļa, teiksim, būs mierīgāka. Tad tur vairāk tādi rakstveida darbi un tādas plānošanas lietas uz priekšu, ka ir tā apziņa, ka, kad es varu, teiksim, tur 5 dienas tiešām arī nomačīt, bet to 6. es tad tiešām pilnībā paņemu brīvu. Un, bet, es vēl tagad atkal to visu mācos, bet noteikti ir palīdzējis, tā pieredze arī birojā, un arī bērni, protams, ka tomēr mēs ceļamies no rīta laicīgi. Jā, tas ritmam ļoti daudz iedod. Un ir tāpat darba dienas sajūta ir, un pat, ja tev tajā dienā ir kaut kas mazāk tur tikšanās ar citiem vai kaut kas tāds ieplānots, bet tāpat jau jūti to darba dienas sajūtu, un jo man īstenībā ļoti ir palīdzējis pabūt arī tajā biroja vidē un saprast, kā tas vispār ir lielam vairumam cilvēku, kas joprojām strādā klasisku tādu darba laiku, klātienē, nevis attālināti. Jo man tas bija aizmirsies, un es jau pirms tam dzīvoju kaut kādā savā, teiksim, nedaudz delulu pasaulītē. Un iespējams nenovērtēju kaut kādas lietas, ko es tagad novērtēju. Protams, pie viss pierod. Jā. Un to brīvību es biju ļoti pieradusi pie tā, ka es varu ieplānot, kā es gribu, kur es gribu, cikos es gribu. Un tur aiziet pie manikīra dienas vidū, nevis kaut kādā pusdienu pauzē, kur nav tam tāpat laika. Bet, kaut kādas tādas lietas es biju ļoti pieradusi pie tādas labas dzīves. un ļoti labi vajadzēja arī pabūt tādā citā vidē, lai novērtētu no jauna to. Un pēc kaut kādām gūtām mācībām tagad varbūt jau gudrāk veidotu to, teiksim, freelance dzīvesveidu tagad. Esošo pieredzi. Aiz muguras. Un tagad jau arī tāda iebildu vietā. Mēs šobrīd nesakām, ka visiem jāiet prom no darba. Mēs nesakām, ka freelance ir vienīgais labais veids. Mēs nesakām, ka visiem ir jāmaina karjeras vai kas. Tas, par ko mēs gribam parunāt, ir patiešām tā svārstību sajūta, kas rodas kaut kādā brīdī, kad tev šķiet, ka kaut kas nav ok. Un mums vienkārši tāpēc, ka mēs šai turbulencē esam izgājuši caur darbu, šis ir tas pamattemats, bet uz priekšu mēs noteikti arī skatīsimies, svārstības attiecībās, kur man ir brīvais laiks, es esmu aizmirsis par kaut kādiem hobijiem, varbūt man pat nav hobiji, bet tu jūti, ka tev kaut ko gribās, vai, trūkst kaut kādas misijas apziņas, piepildījuma, vai ir tik daudz visu kaut kā, par ko mēs svārstamies, un ir tik daudz impulsi no visām pusēm. Mums apkārt, mums pašiem iekšā, un tas ir tas, ko mēs riktīgi gribam šeit izpētīt. Jā, viennozīmīgi tās svārstības ir ļoti daudzveidīgas, un varbūt tagad tā darba maiņas pieredze ir tāda nesenāka. Bet ne liela. Tikai. Es, piemēram, uzvārdu nomainīju tikko. Un tās arī bija lielas svārstības, kas ir atkal pilnīgi cita tēma. Vispār, kā es identificējos ar sevi vai ar savu vārdu, uzvārdu. Un arī man bija tā nērtības sajūta tāda, ka sajūta, ko nevar ignorēt. Nonāk pie tā. Es visu laiku nejūtos līdz galam, kaut kas nav labi, nav, kaut kas ir jāmaina. Tad es domāju arī par to uzvārdu māņu un arī ar tām svārstībām. Vai tagad tieši vajag, varbūt pagaidīt, lai bērni izaug vai ko. Nē, tomēr beigās nonāca pie tās sajūtas, ko nevar ignorēt. Redz. Un, protams, attiecības un viss tas. Ir daudz. Daudz sajūtas. Un svārstības ir pulss. Mainīgs. Augšā tā lejā. Kā kurā dzīves situācijā. Tieši tā. Ja mēs vēl kaut ko vēlamies pateikt. Mēs būsim
salikušas linkos visus profilus, vietas, kur mūs var atrast, piesakot, nepalaist garām un vienkārši iemest podkāstu rotācijā. Mēs centīsimies katru ceturtdienu. Tā kā ceturtdienas svārstību diena. Un, tā būs tā svārstību konsekvence. Jā. Ka viņa ir katru ceturtdienu, un tad reiz mēnesī, mēneša beigās, svētdienā, mēs mūsu svārstīgo domu apkopojums. Papildus epizode. Par pieredzēm dažādām, gan audiovizuālām, gan reāli taustāmām un nogaršotām, redzētām. Visādām. Viss vienā katliņā. Un mēs vēl tikai mācāmies, šito kameru. Jā. Mēs vēl mācāmies kaut kā salikt visu kopā. Un tāpat, ir vēlme un sajūta, ka gribās padalīties, par ko jūs šobrīd svērstāties. Jā, noteikti rakstiet. Rakstiet mums vai komentāros, vai es nezinu, kā tur, kurā platformā, ko var izdarīt. Instagram message'os. Vai komentāros. Gan jau atradīs, kur. Tagad visur var kaut ko. Komentēt, gan YouTube var komentēt. Gan jau mēs pasakosim. Jā, forši. Mēs turpināsim. Tad jau šis bija tiešām tāds intro, kaut kādas domas un tagad tāds aktuālākās sajūtas un skats uz to, kā šis te varētu būt. Tieši tā. Un tad jau īstenībā tā pavisam fokusēti jau ar nākamajām epizodēm ķersimies klāt konkrētām tēmām, konkrētiem cilvēkiem. Konkrētībai. Jā. Konkrētībai, jā. Super, paldies. Paldies tev. Jā, priekā. Un paldies arī visiem, kas noklausās. Jā. Tā arī turpinam. Man prieks, ka mēs sākam. Jā. Tālāk tikai labāk. Tā.